Akmeņš ar papīrīts, 1, 2, 3. Kādienā būtu pat naktīši, kurš gan pēc to paveiks mēs. Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku. Kādienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja ne es. Par to, kas ir jāmaina šeit, gāju tāda ar lozungiem es, ar mērķi acīs mest visu, kas man likās greizs, bet man teica beidz. Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kādienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja ne es. Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kādienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja ne es. Steigā mudināju būt modriem, nav ko laiku notriekt, jo to paķer spēj, un tā sējā katram es rēju, bet pasauli kur nevi nereaģēja. Tagad pļauju pati, ko sēju. Jā, bet tolaik man likās, ka var tikai tā, un nekā citādi. Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kādienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja ne es. Kā jokus tur, kur priekšā mūris, man nācās savu sirdi plēst, jo cerēju, ka savu dzirdēt. Uz akmens šķērs viņa spēlē ar pasauli. Tātad, kuru tagad mainīs? Abas izdomāja lieciniekus sasaukt, lai uz tos lielāk meiteni pakāpās uz spainīšu. Sarunāts tika līdz 3 uzvarām, mirklī spēlēja viņas pirmo kārtu, un varbūt mums tas ir brīdis uztverams, bet pasaulē tas likās mazliet par ātri. Vienojās abas saukt vienu vārdu gadā. Pirmais gads akmens, otrais šķērs. Pēc pāris spēlēm pienākumi radās, piedzima bērni, vecākiem bērs. Tā laika gaitā abas vienu otru pieslīpēja, līdz viņa atskārt, ka sevi vajadzēja mainīt. Un tāpat mirklī viņa sejās maids ieslīdēja, jo viņa pamanīja, kā meita kāpj uz spainīšu. Mainīt pasauli, mainīt laiku, kādienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs? Jā, bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kādienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs? Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kādienā būtu pat naktī gaišs, un kurš gan cits to paveikt spēs, ja ne es. Kas būs, ja nepaspēs?